Čau! Mans vārds ir Kristīna, un man ir liels prieks tevi redzēt manā kanālā. Kā jau jūs redzat pēc nosaukuma, šodien ir Q&A laiks, un pēdējā reize, kad es filmēju Q&A, bija kopā ar manu draugu pirms, man šķiet, 2 hours later. 4 mēnešiem, tas bija decembrī. Un, ja jūs vēlaties noskatīties arī to video, tad noteikti spiežat šajā pusītē vai šajā. Īsti neesmu pārliecināta, bet būs īburtiņš, un pēc šī video droši dodaties un skatāties arī to Q&A. Kā arī pirms sākam šo video, jūs jau zinat cilvēki, kas jau šeit ir bijuši, ka man šeit manā kanālā ir tāda lieta kā šautauti. Un šīs dienas šautauts tiek šim te cilvēkam. Un, ja arī tu vēlies tikt nākamā video šautautā, tad noteikti subscribe manu kanālu, abonē un iekomentē kaut ko apakšā, jo tieši no komentāriem es izvēlos pilnīgi random vienu cilvēku, kas tiek nākamajā šautautā. Kā arī pirms sākam šo video noteikti nospied like, ja tev šis video patiks, kā arī abonē manu kanālu, ja tu vēl to neesi izdarījis. Jautājumu bija diezgan daudz, un es godīgi sakot negaidīju, ka būs tik daudz jautājumu. Man šķiet, ka kāda puse ir saistīta ar manām attiecībām, tas ir diezgan smieklīgi, jo es diezgan daudz Instagramā, piemēram, pavadu laiku atbildot jūsu jautājumiem, un tie ļoti bieži ir par attiecībām. Tāpēc man būs interesanti palasīt vēl jautājumus, jo varbūt tur būs kaut kādi tādi, uz kuriem es vēl neesmu atbildējusi. Pirmais jautājums ir: tev padodas vēsture? Es teikšu, ka nē, es diezgan slikti zinu vēsturi, ja man ir jāatbild godīgi. Bija laiks, kad man vēsture diezgan interesē, bet tas bija apmēram 6. klasē, un pēc tam vienkārši tā interese pazuda, un tā es arī neko gluži daudz neiemācījos. Nākamais jautājums ir: kā izdomāju no Rīgas pārcelties uz Ventspili? Nebija tā, ka es izdomāju, bet vienkārši man draugs jau no septembra burtiski bombardēja ar tādu domu, ka mēs varētu dzīvot kopā. Protams, arī es to vēlējos, bet mēs zinājām, ka tas ir diezgan uz to brīdi neiespējami, jo mēs paši nepelnam un nedzīvojam tā, lai mēs varētu sevi uzturēt vieni paši, tāpēc būtu jādzīvo pie vecākiem. Un galu galā, es teiktu, novembra beigās draugs piedāvāja man pārvākties pie viņa. Un es, protams, piekritu, atradu darbu Ventspilī un dzīvoju šeit. Man ļoti bieži cilvēki jautā, vai es kaut kur šobrīd strādāju un vai es kaut kur mācos, studēju. Un es uzreiz atbildēšu par to studēšanu, jo šis jautājums man ir katru reizi, un es līdz pat šim laikam izvairījos atbildēt uz šo jautājumu, jo es negribu nevienam dot sliktu padomu, es negribu nevienu motivēt neiet mācīties un tā tālāk, jo man šķiet vienkārši ļoti daudz mani sapratīs pilnīgi savādāk. Tā tie cilvēki, kas jau ir manā kanālā sen, zina, ka es pagājušo gadu pabeidzu 12. klasi. Un bija tā, ka es sākotnēji domāju, ka es iešu mācīties, man bija pāris tādas izvēles. Man bija jāizšķirās starp 3 studiju programmām, bet tad man draugs piedāvāja braukt uz Nīderlandi. Viņš pat nevis piedāvāja, bet pateica kā faktu, ka es braucu. Bet jā, attiecīgi, es vienkārši nebiju pārliecināta, ko es vēlos darīt tālāk, un es esmu redzējis tik daudz pazīstamus cilvēkus, kas aiziet mācīties pēc skolas, un vienkārši 1., 2., pat pēdējā kursā vienkārši pasaka, nē, man tas neinteresē, un iet mācīties kaut kādas citas lietas, un es vienkārši nevēlējos izmest ne naudu, ne laiku. Es šo laiku labāk pavadu darot kaut kādas citas lietas, piemēram, strādājot vai arī filmējot šos te video, jo es ļoti iedziļinājusies šobrīd tajā video filmēšanā, ļoti aizraujos ar YouTube, Instagram, un man tam ir ļoti daudz laika. Tāpēc, jā, negribu nevienam arī ieteikt šādu variantu, jo ir daudz cilvēku, man šķiet, kas vienkārši, ja viņi beigs mācīties, viņi vairs nespēs atsākt, nebūs vairs motivācijas. Es tāds cilvēks neesmu. Ja es kaut ko izlemju, tad es arī konkrēti eju uz to. Un, nu jā, un tad vienkārši es zināju, ka jebkurā gadījumā es to papīrīti kādu dienu dabūšu. Vienkārši es biju ļoti pārliecināta, ka šis nav īstais gads. Es vienkārši sapratu, ka tas nav tā vērts sevi čakarēt, lai pēc 2, 3, varbūt 4 gadiem saprastu, ka es esmu izmācījusies kaut ko tādu, kas man galīgi nesaist, un es tajā sfērā nestrādāšu. Un pēc tam tikpat labi kā ar vidusskolas papīru, tā arī ar savu bakalauru varēšu vienkārši iet sēdēt pie kases vai arī strādāt par kaut kādu, administrāciju
administratoru vai jebko citu. Tāpēc, jā, es šobrīd nestrādāju, es gan strādāju vienu brīdi, bet es aizgāju no tās darba vietas, jo tur bija daži mīnusi, kas mani vienkārši vairāk kā neapmierināja. Ir arī jautājums, uz cik procentiem novērtē savas un Renāta attiecības. Protams, ka uz 100. Protams, mēs esam abi attiecībās uz 100% iekšā un savādāk. Es pat neredzu iemeslu būt attiecībās. Vēl ir jautājums, vai man neraksta perversus DMs, bet es pat nezinu, ko domāt ar tiem vārdu perversus, jo vienam perversus ir vienkārši atsūtīt bučiņu, citam tie ir tādas augstākā mērā lietas. Bet jā, protams, ik pa laikam parādās kaut kādi indieši vai arī vienkārši kaut kādi puiši, kas vēlas iepazīties, vai arī uzraksta, ka tev ir ļoti skaists krūtis, dibens un visas pārējās ķermeņa daļas. Bet es tādām lietām nepievēršu uzmanību, jo es vienkārši neredzu jēgu uz to ieciklēties un necenšos par to domāt, jo man dažreiz tas liek justies slikti, ka mani uztver bez mazliet kā kaut kādu seksa objektu. Cik ilgi esat kopā un vai plānojat kaut kad drīzumā savu dzīvoklīti? You go, girl! Paldies liels! Mēs esam kopā tagad 10 mēnešus, drīz būs 11. Un vai plānojam drīzumā savu dzīvoklīti? Mums ir savs kaut kāds plāns galvā, mums ir plāns, pie kura mēs pieturamies. Un, ja viss sanāks tā, kā mēs vēlamies, tad es domāju, ka nākamgad jau uz vasaras puses jums varēšu taisīt dzīvokļu tūri vai kaut ko tam līdzīgu. Varbūt pat ne tik ātri, varbūt uz nākamā gada beigām, tas viss atkarīgs no tā, kā viss notiks, bet viennozīmīgi jā. Man šķiet, ka nākamais jautājums ir diezgan tāds interesants, un tas nav vienkārši tikai par attiecībām vai par manu ikdienu, bet, ja tev būs bērni, tu viņiem melosi, kā salvecis, zobfeja un tā tālāk ir īsti. Es nedomāju, ka es viņiem kaut ko melošu, bet es droši vien teikšu, jā, salvecīts atnāca vai arī zobfeja tev atstāja eiro. Ja viņi, piemēram, prasīs, vai viņi ir īsti, es domāju, es pateikšu, ka nē. Tā kā, ka tie esam mēs, kas dāvana spēku un tā tālāk, jo es īsti neredzu, jā, ka pēc bērniem ir jāiestāsta kaut kādas muļķības un pēc tam jau skolā vai arī bērndārzā viņi uzzina, ka tā patiesībā nav, jo arī man nestāstīja baigi šīs muļķības galvā un es to ļoti novērtēju, jo es tiešām nesaskatu tajā jēgu, jo man šeit bērns ir bērns un tas ir cilvēks un viņam nav jāzina kaut kādas lietas, kas ir meli. Vai tu esi pieradusi sākt jaunu dzīvi bez vecākiem? Pirmkārt, mēs dzīvojam pie Renāta vecākiem, tāpēc tā kā man ir jauni vecāki bez mazai, bet jā, es esmu pieradusi dzīvot bez saviem vecākiem, jo es jau Nīderlandē nodzīvoju kopā ar Renātu, viņa brāli un vēl vienu puisi, tāpēc es biju diezgan pieradusi. Protams, ir reizes, kad ļoti pietrūkst vecāki, gribās ar viņiem pārunāt un vienkārši visu kaut ko pastāstīt, aci pret aci, ne jau vienkārši pa telefonu sazvanoties. Bet, lielākoties es varētu teikt, ka es esmu pieradusi un es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, tāpēc, ka šā vai tā pienāk brīdis dzīvē, kad mums ir jāatvadās no saviem vecākiem un jāuzsāk pašiem sava dzīve. Cik gadus tu jau filmē YouTube video? Man ļoti patīk tā video. Paldies liels! Un es filmēju, šogad būs 3. gads 1. augustā, tā kā mums būs 3 gadiņi. Man ir prieks par visiem, kas šeit ir jau no paša sākuma, jo es atceros savus video, man ir nedaudz kauns, es brīnos, kāpēc vispār mani kāds abonēja. Arī vēl joprojām šķiet visai dīvaini, kāpēc cilvēkiem vispār patīk mani video, man liekas tik dīvaini, jo dažreiz es skatos kaut vai nedēļu vecu video vai 2 nedēļas vecu video, un es domāju, ārprāts cringe, vienkārši es negribu skatīties. Ja gribētu bērnus, tad cik kādu dzimumu un kādus vārdus dotu? Es viennozīmīgi pirmo vēlos puisīti, bet es būtu ļoti priecīgi arī būt meitenīti, tā kā tam īsti nav liela nozīme. Vārdus man ir tā diezgan grūti pateikt, bet droši vien tā būtu Neila, ja tā būtu meitene, vai arī Mila vai Milāna, tie ir tādi 3 ļoti, ļoti mīļi vārdi. Ja tas būtu puisis, tad droši vien Adriāns varētu būt labs variants, un es pat īsti nezinu, kāds vēl. Es domāju, es gribētu 3 bērnus, es nezinu, 2 dēlus un 1 meitu droši vien. Ir tā ļoti grūti pateikt, tāpēc, ka, tie tāpat tās ir bērni, un tāpat viņi būs mīļi, lai arī tas būs puisīts vai meitenīte, tie tomēr ir savējie. Tad vēl viens jautājums par studijām. Šogad ar jauno mācību gadu ir doma uzsākt studijas.
Visdrīzākais, ka nē, tāpēc, ka visdrīzākais, ka es nebūšu nemaz Latvijā. Tu taisīsi meetupu, es gribētu, bet man ir tāda sajūta, ka vienkārši atnāks ļoti maz cilvēku. Līdz ar to no tā nebūs liela jēga. Otrām kārtām es nezinu, ko ar jums darīt, ko vispār dara meetupos. Es esmu taisījis vienu meetupu, kas bija ar Emīliju. Un mēs vienkārši pasēdējām parkā, ēdām visādus gardumus. Un, jā, vienkārši parunājāmies, bet ja atnāk, piemēram, vairāk cilvēku, tad es īsti nezinu, ko ar jums darīt, kādas aktivitātes un, jā. Ko domā par LV YouTube? Noteikti neko sliktu. Es uzskatu, ka ir forši, ka cilvēki mēģina kaut ko darīt. Un es, starp citu, nesen redzēju video, un es kaut kur arī lasīju, ka LV YouTube ir pilnīgs mēsls, bet es nejūtos tā kā aizskarta pati par sevi, es vienkārši jutos ļoti bēdīgi par to, ka savējie neatbalsta savējos, man likās ļoti dīvaini. Protams, jā, ir daudz mazu bērnu, kas veido kontentu, bet kāpēc gan nē, jo arī mēs visi esam bijuši mazi bērni, arī mums ir bijušas savas kļūdas, un mēs no tām mācamies. Un, ir ok, ja 9-gadīgs bērns sāk filmēt video kaut kādus un tādā veidā attīstās, tādā veidā kaut ko iemācās jaunu, un kas to zina, varbūt tā ir mūsu nākamā topošā zvaigzne, bet mēs tieši pretēji viņu neatbalstam. Tā kā, es domāju, ka LV YouTube ir forši, viss ir forši un galvenais ir atbalstīt savējos. Tad ir ļoti daudz jautājumu par manām attiecībām ar Renātu un visādiem tādiem saistītiem jautājumiem, tāpēc es uzreiz atbildēšu uz visiem kopoti. Vai nav doma par bērniņu? Protams, ka ir, bet ne šobrīd. Tev ar savu puisi nav doma par kāzām. Ir bijušas tādas idejas, bet arī ne šobrīd. Tas arī bija viss šim video. Es ceru, ka tev patika. Ja patika, noteikti spied like, arī abonē manu kanālu. Ja vēlies tikt šautautā, tad noteikti atstāj kaut ko komentāros, noteikti abonē manu kanālu. Un tad jau tiekamies nākamreiz. Atā!